nopirkt ekvatoru. Tā, jā. 7 sekundes viņš strādā iekšā, kas viņš pūš iekšā, pūš ārā. Viņš 7 sekundes pūš virpus, 7 sekundes virpus. Tā tas sanāk. Tā tas sanāk. Labi ir. Tas ir 7 sekundes. Tas ir ārā plus 20, minus 7, ja minus 10, tad plus 17 grādi. Viņš 7 sekundes vienkārši turpat pakaļ pūš. Skaidrs. Un man ir simtnieks. Simtnieks, ja kaut ir simtnieks, te tāda rakstura lieliem. Tā kastītis tās oriģināli. Ceņiks 133 eiro ar atlaidi bija. Bez atlaides 151 vai kaut ko tam līdzīgi. Tas ir tas bloks, kas iekšā stāv trubā. Tas ventilatoriņš, divatīgais. Viņš reversu iet turpat pakaļ. Neko viņam tas ir vāciņš. Vai te ir viena trupa puse, un otra trupa puse. Es vienkārši to izgriezu, gatavoju, lai likt iekšā. Te es sagatavoju, nogriezu maliņas, liepās iekšā. Un tā būs otrā trupa iekšā. Tā iet iekšā. Neiet. Viņi iet iekšā, un ventilatoriņš, šis aparāts, un iekšā. Tad viņš tā strādā. Tā viņš cirkulāts, viņš pūš ārā, pūš iekšā. Vispār ir gudri. Gatavojas es caurumu. Tas ir oriģināls caurums, kas pirms 6 gadiem te vienkārši bija augstums kaps. Tas nāk no augstums kaps, bet izolācijas sūtam izolāt iekšā. Tur es pat ķīlīt pakā, tur ir roku aizbāzt, tur ir kaut kādi 3 centimetri. Kaut kāds širpiņi tādi. Roku aizbāzt var. Kaut kādi 3 pirksti. 3 pirksti pirksmā. Normāls šķirpiņi tur ir. Un tur mazais simtnieks, vienkārši trubiņi iet iekšā ar sirtiņu, un tur ārpusē sirtiņš fasādēnā. Vienkārši te būs sliedzīts, kas slēdz iekšā, un ātrums pārslēdz priekšpus, ārpus, jā. Un tādā veidā. Jā. Es domāju, ka būs baigi normāli. Paņemsim lampiņu, paspītināšu. Šitā viss te ir aizpusts. Diezgan blīvi. Viss aizpusts. Un tagad būs jāsagatavo visi kabelīši. Un jāsagatavo kabelīši, jāieliek, un šis jāpiepilš. Tā. Tagad izies otrā pusi. Super. Šautmas pats. Tas ir, kas saucās pirmais ātrums, visātrākais. Vikā vajadzētu 7 sekundēm. Viņš tagad pūš ārā. Tas mehānisms ir iekšā tajā motoriņā. Viņš ir 2 vati. 2,4 kubiki stundā, bet tā kā viņš puslaiku pūš iekšā, puslaiku pūš ārā, tad 12 kubiki stundā apmēram. Gaisa apmēram. Tā tas viss izstāsta. Viņš tiek rīts, izslēgts un pirmā ātra. 54 sekundes, 55. Es tikai domāju, būs tagad izslēdzās, apstājās un izizvēr pus super. Tad pūš ārā.
Tagad, jūs dzirdējat, kā tas ir. Tagad es pārsteigšu viņu uz otro ātrumu. Nu? Nestrādā. Otrais ātrums. Kur man zeltainais? Viņš iet. Te otrais ātrums ir uzzīmēts, ka otrais ātrums tur nav jābūt. Nestrādā. Nu. Pirmā ātrums strādā. Pirmā ātrums strādā. Uz otro ātrumu. Uz otro ātrumu nestrādā. Būs jādemontē viss, jānes uz garantiju. Kas vidū ir? Pirmais ātrums ir. Pirmais ātrums ir. Otrais ātrums. Nav. Otru ātrumu ieslēdz. Tagad pārlūsnīt, kas trīc indikators. Vajadzētu indikatoram teikt. Indikators pareizi nedeg. Nu. Indikators iedegās. Vispār strādās indikators. Indikators nestrādā. Nu, tagad tā, otrais ātrums. Viņš šī klusi strādā, otrais ātrums. Bet viens cilvēks, viņš strādā tikai tad, kad pirmā ātruma atslēdz reāli nost atslēdz. Tad vienkārši slēdzīts ir vai nu uz īso, sakontaktējies, jāpārbauda, viņš nav uz īso vienkārši. Kontakts beigts vienkārši. Tas kontakts vienkārši paliek ieslēgts un viņi sastādzas kopā un viņš vienkārši nestrādā. Bet viņš rekus strādā, ventilators strādā. Slēdzīts vienkārši beigts. Jo, kad es tādu fišku. Viss strādā, tikai slēdzīts beigts. Beigās izrādās, ka šitas ir vienkārši vainīgs. Nav pareizi uztaisījuši. Te ir iekšā, ekstra. Te 2 vati. Tas ventilators strādā. Viņš normāli strādā gan mazā ātruma, gan lielā ātruma. Pārbaudīju. Viņam saka tā. Un te mēs fiški tādu, pieņemsim, te ir fāze. Un tā, ka tā nekas nav ieslēgts. Mēs iebāšu. Tā. Dzirdiet jau. Tas ok. Tas mainās, kaut kas nemainās. Otrais nekas nemainās. Ok, skaidrs jau. Izslēdzam. Ieliekam. Tā, ieliekam plakām. Te. Viņš laika ieslēgts ir. Un neziet, kad pirms slēdz iekšā. Redziet. Viņš ieslēgts visu laiku. Viņš izslēdzas tikai, kam nevajadzētu būt. Kam nevajadzētu būt nepareizi. Tas jau ir nepareizi. Ziet, kontakts visu laiku. Tikai tā. Tas ir nepareizi. Tā. Izbašu ārā.
Tagad tas ir tā kā viennieki, divnieki. Redzēt, viennieki, divnieks. Nu, tad bija tā, ka jūs ap viņiem būtu slēdzis, ap viņiem būtu. Ziniet, te nekas nav. Tikai ieslēdzās. Jā. Tehnoloģis vienkārši nav uztaisījuši pareizi. Nu, būtu vismaz... Tā, es nopirku pārslēdzi, kontaktiņu, ka pārslēdzās tam, cik visu tādu kā domu, jā. Un tā man nestrādāja, beigās secināja, ka vienkārši schēmā vienkārši ir. Nu, ir otrādi, te ir 1 un te ir 2. Vienkārši 1 un 2, tas vienkārši ir samainīt vietā vajag, un viss. Un kāpēc es tā secināju, tāpēc, ka tagad viņš strādā. Tagad vislēnāk strādā. Tagad pārslēdz. Citiet iekšā. Un es vienkārši ar testeru pieskāros, un man ir 10 migomi, bet pieskāros pārslēdz uz ātrāku režīmu. Šis režīmu vienkārši izslēdz, kas slēdz, vienkārši izslēdz un izslēdz. Redziet, izslēdzās. Pats galvenais ir šis vidējais, kur jābūt spriegumā. Tā kā viņš tur nebija, viņš atslēdzās un viņš nestrādāja. Kāpēc? Vienkārši vajadzēja bādas samainīt vietā. Un es tur mocījos, nevar saprast pēc schēmas, cik pareizi visu saliku. Pēc tā schēma, bet vienkārši schēmā ir vienkārši vatiņas otrādi jāsliek. Un viss. Bet man vienkārši bija vienapēk. Šitāds, ko es te sadomāju galvā, ka šādi pārslēdz vajag. Un beigās izrādās, ka nē, tā ir fiņa. Šis slēdzīts viss strādā, viss normāli, vienkārši pareizi jāsaslēdz. Izslēdzās. Cita apstāties. Apstājās. Tā. Izslēdzā. Viņš sāk strādāt. Lēnā režīmā. Tagad pieslēdzam. Izslēdzam. Tā. Ātru. Var dzirdēt. Visi. Tagad izslēdzam. Var dzirdēt, ka klūs. Un tagad izslēdzam. Viss strādā, vienkārši bija īs brīdis bija pārdomā.